otrais kurs Impulss. Sveicinām. Otrs ir pie mums Rīgas kurs Motus. Sveicinām arī. Un šis ir tāds laiks, kurā mēs atstājam malā tās visas lietas, kas mums, ziniet, mēs latvieši esam uz uzdevumiem diezgan vērsti, un bieži vien mēs esam ļoti aizņemti, un arī jums satraukums, kā mēs nodziedāsim, kā mēs izskatām. Bet vajag izbaudīt šo laiku. Apstāties, izbaudīt un ļaut mūzikai un vārdiem darīt savu darbu. Ļausim to darīt. Klausītāji, lai šodien katrā no mums iemirdzis svētku brīnums. Šodien koncertā jūs priecēs Ogres kultūras centra jauniešu kors Impulss, diriģentes Gunita Bičule un Laura Freimane, koncertmeistare Gunta Trasune un koncerta organizācijas Avesolu jauktais kors Motus, diriģenti Evija Milzerāja un Jaroslavs Poļakovs, koncertmeistare Ilze Ogres kultūras centra jauniešu kora Impulss izpildījumā dzirdēsiet 4 dziesmas. Indodana, tradicionālā Zulu melodija, Maikla Bareta un Ralfa Šmita aranžijā, Lux Eterna, komponists Ēriks Ešenvalds, Ziemassvētku melodija, jaukākās zvanu skaņas un Lai tevi sargā, Guntara Rača vārdi, komponists Zigrīts Muktupāvels, koncertmeistare un patīkam klausīšanos.
būs skatīties tagad drīz vairāk. Jā, man liekas, ka šis ir tāds brīnišķīgs laiks, kurā mēs varam nedaudz padomāt par, par lietām, par kuras mums varbūt tā ikdienā tajā mainstream, to saka tādā galvenajā domāšanas virzienā, kas mums Eiropā ir nedomāja. Un Ziemassvētki mums palīdz par to domāt. Katra advente ir, un katrs svets ir kā tāds nākamā ceļzīme līdz tam Ziemassvētku vakaram. Taču Ziemassvētkiem mums parasti asociējās dāvanas. Dāvanas ir kaut kas skaists, un mēs bieži vien Ziemassvētkus ietērpjam tādā savā romantikā. Mums obligāti vajag sniegu, vai ne, latvieši, mums vajag sniegu, mums vajag dāvanas, mums vajag svecītes, mums vajag eglīti, un noteikti kāda bez mūzikas, Ziemassvētku mūzikas. Taču reizēm, vismaz es 20 gadus, tas bija tas, kas radīja manu Ziemassvētku romantiku. Bet es ievēlējos vienā kristietē, kas man paņem līdz uz baznīcu. Un es būdams tāds pusticīgs, pusticīgs nozīmē tic kaut kādam augstākam spēkam, bet līdz galam, turies pa gabalu, tā, pēkšņi tas spēks te nāks par tevi, un nezinu, kas tev notiks. Bet es ieraudzīju, ka viņā tas Ziemassvētku, tās dziesmas, kas man patika un ko es dzirdēju un pats dziedāšu, tad viņā tas savienojas kaut kādu iekšēju ticību. Un es ieraudzīju viņas dziesmā pilnīgi cita būtība. Viņa dzied ar pārliecību par to, ko viņa dzied. Un es domāju, nevar būt, ka tas Ziemassvētku stāsts par Jēzu Kristu, ka kāds tiešām tā var ticēt, kad viņa nāk uz baznīcu un regulāri. Man interesē pēc sāk nākt līdz viņai šo daudz. Es studēju tajā laikā žurnālistiku un sabiedriskās attiecības, un man vienkārši interesēja, kā var tā ticēt, ka tie Ziemassvētki, liekas, viņai nebeidzās 24. decembru un dāvinām. Tā kā tas miers, par ko mēs dziedam un vēlamies iet viņai līdzi. Un es sapratu, reizēm mēs latvieši izturamies pret ticību, līdzīgi kā nereti, kā kāds stāsts, kur viens cilvēks raksta Ziemassvētku vecīti. Viņš saka, mīļais Ziemassvētku vecīti, es šajā gada, visu šo gadu esmu bijis ļoti labs. Tad viņš padomā, varbūt ne visu gadu. Tad viņš nedaudz padomā, labi, dažreiz. Tad viņš nobeidz teikumu, labi, pats nopērkšu visu, ko man vajag. Un reizēm mēs līdzīgi izturamies pret Dievu, ka mums liekas, ka mums ir jābūt kaut kā jānopelna. Un mēs esam ticīgi pārvērtuši par tādu reliģisku darbošanos. Kā izpatikt tam neredzējumiem Dievam? Un ja mēs esam kaut ko izdarījuši nepareizi, mēs neesam cienīgi atrasties Dievnamā. Es zinu vairākus vīrus, kas saka, tikko es ietāvušu baznīcā, viss man ēles uguns nāks pār un es sadegšu. Un viņi tik ļoti baidās, ka viņi pat nav gatavi baznīcā. Un es ieraudzīju, ka manī pa 20 gadiem bija sakrājis tik daudz stereotipu, kas man arī traucēja vienkārši ienākt baznīcā. Un es domāju, varbūt kādiem jums arī bija tādas ogas baptistu draudz. Kas tas tāds? Kur mēs atrodamies vai ne? Un kas tas tāds ir? Bet māc baptisti no grieķu valodas, kas nozīmē kristīt. Kristīt tajā laikā cilvēki, viņi vēlējās sekot kādai mācībai, viņi tā kā nogremdēja savu nezināšanu un augšām cēlās, sekojot tai mācībai, tai zināšanai, tam skolotājiem. Un cilvēki, kas saprata šo Kristus personību, viņi nogremdēja savu dzīvi bez Dieva un sāka dzīvot kopā ar. Tas bija tā kā tāds jauns parakstīts līgums. Un es atceros, ka bija kāda diena, kurā man radās šie jautājumi, varbūt viņš tiešām ir Dievs, kā par viņu mēs dzirdam arī mūsu Tēvs debesīs, ir dziesmu brīnišķīgo koris un kopā ar impulsu ir tas dziedājums un citu kori mūsu Tēvs debesīs. Un šis tēva
autors man radīja apziņu, tad es varu par Dievu izdomāt vienu versiju, ka tā ir bezpersoniska enerģija, kas eksistē, kuri pa laikam kā zibens pieslēdas mums. Bet tad man pazūd tā apziņa, ka tas kaut kas personisks un tūs. Tad es varu izdomāt versiju par Dievu, ka viņš ir kaut kur tālu, līdzīgi kā lielai daļai mūsu tēvi, kas nekad mūs nav audzinājuši, varbūt nekad nav turējuši rokās, un mums liekas, Dievs kaut kas līdzīgs kā tas mans tēvs, kas varbūt ir mani radījis, bet viņš mani nebija. Bet tad ir versija, ko pats Jēzus atklāja. Kāds ir tēvs? Un viņš teica, ka tik ļoti šis debes tēvs visus mūs ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpadzimšo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgu dzīvību. Un tas man asociējās, ka ir kāds, kas mūs meklē, un Dievs runā šodien. Un kādu saka, kā tad Dievs runā? Tas ir tavs smadzenes runā, vēl kaut kas. Bet jūs zināt, ka tagad gaisā visu laiku kaut kas skan. Mācītē kaut kas skan. Nē, ja jūs ieslēgtu rādio un atrastu īsto frekvenci, jūs varētu dzirdēt, cik daudz skaņu viļņi apkārt mums skan. Mums tikai jāpieslēdz pie īstām. Un es sapratu, ka 20 gadus es nekad nebiju uzslēdzis savā sirdī frekvenci, mēģināt sadzirdēt, iepazīt, saprast Dievu. Un šī meitene, kas tagad ir mana sieva, viņa bija tikai instruments, viņa bija dziedātāja. Tieši mūzika bija tā, caur kuru es nācu uz baznīcu un arī paliku 20 gadus. Un es saprotu, ka reizēm mums ir jāmeklē īstā frekvence, lai beidzot saprastu, vai viņš ir vai nav. Un tas man atgādina, kādi padomu laikā, varbūt, kas ir šeit, kur no jums dzirdēja vai klausies tādu radio Brīvā Eiropa. Varbūt kāds zina, atcerās, ka bija tāds. Tad bija traucēti padomu laiku. Tad Radio Brīvā Eiropa bija tāds radio, ko Amerika sponsorē, lai tas skanētu padomu valstīs. Lai skanētu patiesība, kas notiek ārpus dzelzs priekšā. Padomu varas slāpēja šos viļņus, un tad viņi, man liekas, ka nebija 10 vai cikos, viņi tur atslēdz, un tad varēja kaut kā naktī klausīties šo Radio Brīvā Eiropa, tie, kas gribēja dzirdēt. Un viņi dzirdēja, kas tam patiesība. Un ziniet, ka mūsu dzīvē arī reizēm ir daudz, kas slāpē šo to kluso, dzidro balsi, kas mums sirdsapziņā runā, bet ir kāds, kas mūs radīs, ir kāds, kas mūs pazīst, ir kāds, kas grib atgādināt par šo mīlestību šodien. Un tās ir dziesmas, tas ir varbūt mācītāju uzruna, tas varbūt reizēm tev kāda kartiņa, kas atnāk, tas varbūt ir kāds cits cilvēks, kas tev saka, kaut ir Dievs, mēs tev par tevi lūdzu. Ir dažādas šie radio aparātiņi, kas man un tev cenšas atgādināt, ka kāds mūs ir radījis, un kāds tik mūs ļoti mīl, ka es sūtīju savu dēlu Jēzu Kristu, kurš piedzima Ziemassvētkos. Un es nezinu, nevienu cilvēku vai personību, dēļ, kura tik daudz dziesmas ir sarakstīts, un kuru plašā pasaulē tik daudz dzimšanas dienas svin. Tikai bieži vien mēs aizmirstam pašu galā. Bet šodien jūs mums atgriezāt šo atmiņu, atcerēties, ir Jēzus, kas nāca pasaulē. Kā pieslēgties pie šīs frekvences, lai sadzirdētu Dievu? Es atceros, kad to es gribu noslēgt. Tajā laikā šajā draudzē bija mācītājs Elmārs Previņš. Sandīsim Jonovs, kur viņu uzfilmējis dokumentālu filmu Kapelā un dienests, un viņš pats regulāri brauc uz Ukrainu. Un viņš bija vīrs, kas teica, ka es pats meklēju mieru, lai viņš nodarbojas dažādām cīņām, daudz ko dzīvē piedzīvoja, bet viņš nekad neatrada mieru. Viņam viss bija, tikai nebija miers. Viņš ienāca baznīcā un dzirdēja par to, ka Jēzus Kristus spēja dot mieru. Iztīrīt mūsu frekvenci, šķīstīt mūsu sirdi no traucēkļiem, no mūsu grēkiem un ienāk mūsu dzīvē.
Un es atceros, kad es piegāju pie viņus, teicu, kā viņu iepazīt. Viņš saka, to lūgt. Jēzus Kristus, es man grēciniekam žēlīgs, ienāc manā dzīvē, piedod manas grēkus. Un tas ir kaut kāds mirklis, kas nav kā formula, jo tas ir kaut kas mūsu vēlme. Un varbūt arī šodien tu aizies mājās un varbūt tev jāparegulē tā savas sirds un jāsaka, Dievs, ja tu esi atklājies man, es gribu tevi sadzirdēt, es gribu tevi saprast. Un nepavēlti mums ir dota Bībele, ko mēs varam lasīt, mums ir cilvēki, kas ir to piedzīvojuši, mums ir draudzes apkārt, mums ir fantastisks, tas viss mums atgādina, ka ir kāds, kas tev man mīl, un viņš grib, lai mēs viņu pazīstam. Es gribētu tādu mazu lūkšanu kaut kā noslēgt, lai, es nezinu, mācītājiem arī daudz gaidu runāt, bet tādu mazu lūkšanu par tevi un tavu sirdi. Es nezinu, kas ir tavā sirdī, varbūt nesen to kādu izšķīries un tev ir palicis tukšums, vai tu ieraugi pats mācīties runāt par lietām, un es zinu, un tāds ir, ka viņš zina, ko es darīju pagājušajā nedēļā, bet es neko par tevi nezinu, es tev nepazīstu tā, izņemot kādus dažus savu piemēram. Bet reizēm šis Dievs pats runāts ar mums neapzinoties. Un viņš saka, par tevi samaksāts, par tevi ir piedots. Mans dēls Jēzus Kristus viss ir samaksājis. Viss, kas tev jāizdara, jāatzīst, ka tev vajadzīgs šī piedošana, šis miers. Un es gribu vadīt tavu dzīvi. Klausies savā sirdsapziņā, klausies savā sirdsbalsī, un es tev došu pēc kā tavs ir cilvēks. Ja tu neesi cilvēks, kas kādreiz to lūdz, tu vienkārši savā sirdī pievienoties manai lūkšanai. Lūksim, maz lūkšanu par jums aizlūk. Pareizības tēvs. Kungs, mēs bieži vien nezinām, uz kuriem mēs dodamies. Bet reizēm mēs sajūtamies vientuļi. Mums ir kauns par to, ko esam darījuši aizvietajā laikā. Un mēs sakam, mēs neesam cienīgi. Bet tu neesi Ziemassvētku vecītis, kas saka, nebija cienīgs, un tad tev nebūs. Tieši otrādi tu saki, par tevi samaksāts. Par tevi mans dēls mīl pie krusta, lai piedod visus tavus grēkus, lai tu varētu nākt, kāds tu esi. Uzlūdz par ikvienu, kas ir šeit, kas varbūt ir vientuļš, varbūt iet caur kādām sāpēm. Kungs, tu saki, es tev mīlu, un es gribu tev dot mīlu. Es lūdzos, ka tu svētīgi piedzīvo to, ko tas ļaus man piedzīvot savā laikā. Zināt, ka tu esi debes tēvs, kas nāk un meklē un glābj pasažu. Lai tavs miers ir mums, lai tavs svētīgi vadību šajā Ziemassvētku konvences laikā iet vairumā, ka varam dot šo mieru arī citiem tālāk. Paldies, ka varam to lūgt un meklēt tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Diemžēl mums tikai nav viena dziesma, bet šis laiks ir tāds, kurā mēs varam kopīgi viens ar dziesmu, šādu uzvaru, pārdomāt savas attiecības radītāju un neaizmirstam par to frekvenci, kas ir mūsu pusē. Ziniet, skan, tā Dievs grib runāt, bet mūsu sirds jāneskaņo, lai mēs klausītos attiecīgi.